VRR fonda jau kārtējā pasākumā jau pašam sajūtas, cik mums viņi bijuši jau 10. un jau pat 4. desmitā. Ir mums bijuši ļoti daudz dažādi izcili un slaveni sportisti, dažādi gan dalīties ar pieredzi, vadot treniņus, gan runājoties. Šodien mēs izlēmām kaut ko mazliet pamainīt un uzaicināt cilvēku, kam sports arī dzīvē bijis ļoti svarīgs un tuvs, bet kas izcilību un tādu sabiedrības līderu status ir sasniedzis citā jomā, mūzikā. Ja? Un tāpēc sagaidām ar aplausiem šodien pie mums ciemos Gačo, Meista, Gats Sirba. Kas ir zīmīgi, man liekas, ko daudz no jums nezinu, un tas man arī bija pārsteigums runājot par telefonu, ka tā muzikālā karjera sākusies Siguldā. Jā, tā ir taisnība, un mana muzikālā karjera sākās, kā varbūt kāds no jums zina, tad 25 gadus atpakaļ, un jā, tieši Siguldā. Tā bija tā vietas, kur es trīs reizes nedēļā braucu aktīvi, un godīgi sakot, es nebiju ļoti priecīgs, ka man bija jābrauc šurp, jo uz to brīdi Sigulda bija tā kā, ziniet, kā tos tad Pieklājīgi. Es zinu, tāda, tas salīdzinājums varētu būt, kā bija tā multene, kur tas Laimslāds nāca uz to aizmigušo pilsētu. Kā? Sūnciems, jā. Nekādā ziņā tas nav domāts negatīvi. Cilvēki labi, viss kārtībā, bet man likās no Rīgas braucot laiks mēģinājumiem, man likās, ka mums ir jāpārceļās kaut kur citur, jo viss ir ļoti pārāk mierīgi priekš manis straujās dzīves un ikdienas. Bet tas nemaina lietas būtību, un es galu galā esmu tur, kur es esmu, un paldies maniem draugiem, kas man paņēma grupā, un tieši Siguldā šeit viss sākās, un es tad daudz laiku pavadīju, un mēs esam daudz visādas kartas iztaigājuši, pagrabus vēl jau vairāk, un jā, tā kā, kas zina, varbūt citā pilsētā nebūtu tā kā bija šajā. Kurā brīdī tu saprati, ka mūzika būs tavs ceļš dzīvē? Wow. Zini kā, viss jau atkarīgs no tā, ka kādā tu sabiedrībā apgrozies vai uzturies. Un tur, kur es biju konkrētā laika posmā, tā bija laikam vairāk tāda tendēta uz mūziku. Tas, ka mēs vienkārši varbūt paši kaut ko nedarījām, nemēģinājām, bet daudz klausījāmies viņu un kaut kur centāmies kaut ko atdarināt. Bet sākotnēji, protams, tas viss bija tādā hobija līmenī, un neviens no mums nedomāja, ka tas varētu kaut kur pārvērsties par kaut ko lielāku, kā par darbu. Un tad, jā, lūdzu, nāciet. Dāts meklē. Nav dāts te? Lūk. Un atgriezīšos, jā, nosit man bišķiņ. Tad, jā, kaut kā tas iegāja tā ļoti dabīgi. Es saku, ka man apkārt draugi ar to nodarbojās, un tad vienu dienu tu vienkārši atskārti, tu saproti to, ka tu varētu pamēģināt kā pats, jo līdz tam tev likās, ka, pašam tas nav jādara, tas nesanāks, bet tad tu vienā brīdī saproti, varētu pamēģināt, varbūt tās tomēr arī var. Jā, tad viss tad no tāda baigā hobija līmeņa tas aizved līdz kaut kam. Protams, ka tā tāda liela ticība sev pašam. Kaut kā tā, īsumā. Bet tajā laikā, kad tu sāki mūziku nopietni, tad Latvijā, principā, tā kultūra arī ienāca līdz ar jums. Rap kultūra, hip-hop kultūra. Nebija tā, ka teica, ko jūs tur izniekojat savu laiku? Kas tas tāds vispār ir, ko jūs darat? Jā, tā teica mana mamma. Viņa tas likās ļoti kaut kā interesanti, tā maigi sakot. Jā, tad viņa teica, kad es skatījos uz kaut kādiem izpildītājiem, uz kaut kādiem reperiem televizorā, jā, tad viņa teica, ko tu uz tiem ķēmiem, mērkaķiem skaties. Tas nebija ļauni, laikam, tas nebija domāts tā kā rasistiski, bet tā, kad viņi tur izpildījās interesantām kustībām, viņai tas likās pēc tādiem mērkaķu gājieniem. Un te es saku, ko tas. Bet skaidrs, ka tas viss bija tāds
kaut kādā ziņā smieklīgi, jo pa lielam tas, ko Latvijā uz to brīdi darīja, tā bija kaut kāda veida atdarināšana tam, kas bija aiz okeāniem, pieņemsim, ja. Tad skaidrs tas, ka, ja tu centies kaut ko atdarināt, tad tas nav oriģināls šā vai tā. Un pirms manis jau bija aizsācēji, tā bija grupa Fact, ar Gustavo priekšgalā, tad laikam tas bija man vismaz uz to brīdi kā tāds piemērs un motivators tam, ka tu vari darīt. Ka tu vari pamēģināt arī pats, ja līdz tam tu pats neko nemēģināji, jo likās, tas nav baltajiem, un kas tā par repošanu, tas neizskatīsies tāpēc kā, tu pat neuzdrošinies, ja. Tad Gustavo, laikam, tas bija kā piemērs tam, kad var, un jā, tad arī kaut kā es tur pavilkos tam visam līdzi, jā. Bet līdz tam varbūt mums tur bija kaut kāds gobziņš. Anka un Jū, laikam, bija tāds, kaut kas repoja, bet tas viss bija ļoti smieklīgi. Kas vēl par, jā, tie varbūt pat īsti reperi nebija, vienkārši tie kaut kā bija pavilkušies līdz tām tendencēm pasaulē. Labi, un tad vienā brīdī jūs visi bijāt tā hip-hop kultūras pieņemšana pie valsts prezidents. Tad mamma noticēja, ka tā vairs nav mērkaķošana? Jā, mamma laikam sāka noticēt tam, ka labs jautājums par to, vai tas bija tas brīdis, kad viņi sāk noticēt. Es tagad neatminos konkrēti. Viņi sāk noticēt noteikti tad, kad sāk parādīties tādi acīm redzami kaut kādā veidā panākumi. Ja. Tas, ka mēs bijām pie prezidents, tas bija laikam liels notikums kaut kur uz to brīdi. Es domāju, ka mamma notic pēdējos, varbūt tās gadus 10. Es tā gribu domāt, ar šiem te lielajiem panākumiem, kad tu redzi to tautas atbalstu un to mīlestību. Tas, laikam, varbūt viņai, varētu teikt tā taustāmo kaut kādu pievienoto. Tad tas ir, jā, bet pirms tam tas viss bija tāds tiešām tādā hobija līmenī, kur es atceros, sēdēju vienkārši mājās. Tu visu dienu, visu nakti tu sēdi kaut ko raksti un ar tādu cerību. Tu jau pats it kā zini, ka kaut kas būs, kaut kad, ja, un tas kaut kas ir, tie savi kaut kādi privātie koncerti. Un tu it kā uz to tiecies. Tu visu laiku raksti, bet mamma jau redz tikai to vienu pusi, to rakstīšanu, jā. Lai gan viņa nevienā mirklī man nekad nebija teikusi pietiek rakstīt, ej strādāt, jā. Nekad tā nebija, viņa visu laiku ļāva rakstīt, varbūt vienkārši viņa uz to skatījās tā, puisis tur kaut ko viņš tur dara, es pat nezinu, ko viņš tur dara. Tā, tad tu uz to skatījās tā pavisam vienkārši. Bet tagad, jā, es gribu domāt, un es zinu, jā, ka mamma lepojās, priecājās, un viss ir forši. Bet tu biji vecākiem skolotājiem tā kā grūtais pusaudzis, grūtais bērns, vai nebija tik traki? Bija tev jācīnās, jālauž, mēģināja tev laust? Wow, jā, tas ir... Es biju ļoti grūts bērns un smags bērns. Es atceros, ka man mamma pat teica, viņa saka, tu biji ļoti grūts bērns. Un, lai jūs saprastu, es esmu izmests no 3 vai 4 skolām. Ja? Tā. Tas nozīmē tā, ka es mācījos vienā pirmajā skolā līdz 2. klasē, tad man no tās 2. klases izmet ārā. 2. klasē? Jā, es nezinu, kā to var dabūt gatavot. Jūs saprotat, cik es biju smags bērns, ja? Pēc tam man mamma saka, man aizsūtīja uz internātu skolu. Es nomācījos internātu skolā, nemaldos 4 gadus, no kuras man arī izmet ārā. Viņa pateica, kā šitāds te. Tu nākamā ir cietuma skola. Es negāju pa trepi tādu. Ja. Un tad man izmetot no tās skolas, man nācās iet atpakaļ uz parasto skolu, tā kā uz parastu vidusskolu. Un arī no tās sanāca tā, kā sanāca, bet tā, ko es gribēju teikt, tu tos mēģināšu atcerēties. Jā, un man bija tā, ka es pats
tajā pamatskolā es laiku pie sevis domāju, nu kā var nodzīvot dienu, nesavārot kaut kādus ziepes. Tā kā reāli. Es vienkārši atceros, ka es sev uzdevu to jautājumu, nu kā tas ir, kur man ir klases biedrs, piemēram, Jānītis, un Jānītis vienkārši visu laiku taisni stūrē, viņam nav nepatikšana, viņš vienkārši dara, kas jādara, un es domāju, kā tā var, un es kaut kur sevi nedaudz par to grauzu un sev pārmetu, kā tas tā ir, bet tāpat laikā es jau arī nesapratu. Man jau nebija arī ar ko parunāt tur īsti, un man vecāki šķiršies, un tad es ar mammu dzīvoju. Un mamma jau varbūt tās nezināja, kā pareizāk pieiet, kaut kā pajautāt, vai kas tev īsti kārtībā, kāpēc tu katru dienu taisi kaut kāds nepatikšanas. Lūk, un tad kaut kā tā es dzīvoju. Bet labi, kad manā dzīvē bija sports, tas bija tas laiks, kad pamatskolā es ļoti aktīvi sportoju ar BMX-u. Daudz sacensībās piedalījos visur pa Latviju, pa Baltiju, un tas laikam bija tas, kas man noturēja. Kaut kur neskatoties to, kad es uz skolu negāju, tad tas bija tas, kas man noturēja, laikam, pie tāda, neļāva noiet kaut kur no ceļa. Bet kā tu skolu pabeidz beigās? Nē, skolu pabeidza? Jā, viss kārtībā. Es beigās gāju vēl uz vakarskolu, un es visu pabeidzu. Un, protams, ka tas kad es pamatskolā tā mācījos, kā mācījos, tas noteikti atspēlējās kaut kādā ziņā man tagad. Jo es tagad cenšos atgūt to, ko es tajā laikā pazaudējis. Un tagad man ir, kaut kādā ziņā tas man ir kā stimuls tagad. Tas, kad es tajā laikā nevisai labi mācījos, tad šobrīd man ir kā tāds stimuls pierādīt sev pašam, kad es domāju, kaut ko varu sasniegt. Un tagad es studēju maģistros RTU, tikko dabūju profesionālo bakalauru, un tad aizgāju tālāk studēt. Un es sev tagad saku, ka es varu to izdarīt. Jā. Lai gan ir bieži tā, ka tu sēdi un tu domā, priekš kam tu to dari? Un arī daudz man jautā, manējie kaut kādi draugi, viņi saka, priekš kam? Ko tu darīsi ar to diplomu? Jā? Tev viss ir, tev darbs ir, tev viss ir, priekš kam tu esi studēts? Un tad tas mans laikam, izskaidrojums ir tam, kad man patīk uzturēties un būt sabiedrībā, kurā es neesmu, un tā tam ir jābūt, sabiedrībā, kurā tu neesi gudrākais. Saprot, es aizēju uz lekcijām, un es saprotu to, ka tur ir cilvēki, puse auditorijas ir jaunāki par mani uz pusi. Un es vienkārši saprotu, cik viņi ir tie jaunieši gudri, man tikai milzīgs prieks ir, un es no viņiem kaut kādā veidā iedvesmojos. Un tas palīdz arī man pašam attīstīties un mācīties kopumā. Līdz ar ko tas bija tāds, viens no iemesliem, jā. Ko tu studē tagad? Tagad līderība, tāda interesanti patiesībā. Es bakalaurā man bija uzņēmējdarbība un vadīšana. Un to es arī apzināti izvēlējos, jo tā kā man uzņēmējdarbība visu laiku ir kaut kur blakām, un arī manā mūzikā uzņēmējdarbība ir, it kā tā mūzika liekas, kas tur uzņēmējdarbība, bet šā vai tā tur ir, tas kaut kādā ziņā ir kaut kur biznesa un ir jāmāk kaut kā pieiet, kā strateģiski, tā taktiski visam. Un, tad šobrīd ir līderība, kas varbūt tās uz pirmo brīdi izklausās, kas tas tāds ir, kāda līderība, ko tu tagad mums tagad centīsies pasniegt, ka tu esi kaut kāds līderis, jā, bet tā nav, tur viss ir krietni padziļinātāk jā, man ir interesanti, es godīgi sakot, grūti man nākās šis viss, jo ir pagātnes kaut kas atstājis kaut kādu savu, ja. Tieši tāpat ar angļu valodu, es atceros, ka es jaunībā, bērnībā, tā kā
angļu vispār nemācījos, tikai krieviski runāju, jo apkārt bija krievu draugi. Un tad tagad man ir, jābrauc uz ārzemēm, jāstrādā ar producentiem, un tu vienkārši saproti to, ka tev nav angļu valodas. Tev kaut kāda saruna valoda ir, bet viņi tur tāda ļoti kaunīga. Un, tad uz doto brīdi cenšos atgūt to, ko es esmu kaut kad tad pazaudējis, bet tas kaut kā man tikai motivē darīt. Labi, tā, kad tev bija tie grūtie pusauģi gadi, gan jau cilvēki tev mēģināja stāstīt. Tā nedari, tev būs sekas tādas, kaut kādas sekas tev iestājās no skolām met ārā. Tas tā kā tajā vecumā nekādu lomu tev nespēlē, vai kaut kādā brīdī tas klikšķis bija? Es domāju, ka nē, tie piemēri bija ļoti muļķīgi. Nevis muļķīgi, bet tāds, kurš tu klišejs kaut kādā ziņā. Ja tu nemācīsies, tev būs jāiet tur grāfs rakt. Ok. Šie joprojām aktuāli. Jā, bet laikam tas spilgtākais piemērs bija tāds, kad es atceros, ka es mācījos, neatceros, kas tā bija. Tā bija pamatskola, 6. 7. klasa, un es biju tas, kas patiesībā, ja mēs runājam par kaut kādu tur, es nezinu, bulings, vai kā viņš saucās tagad? Mobbings, jā, tad es kaut kad te runājos ar draugu, es saku, kāds mobbings? Taču nekāda mobbinga nebija. Nav nekāda mobbinga, par kādu mobbingu tagad iet runa vispār. Un tad es atskāru to, ka man nebija mobbings, jo patiesībā es biju tas, kas viņu radīja. Un es tāpēc es tā sēžu un es viņam saku, kāds mobbings? Par ko tagad viss tas atcepušies? Es mācījos, nekāds mobbings nebija. Bet tad es sapratu, ka es biju tas, kas viņu veidoja. Un atcerēties to jautājumu, kāds bija? Es jau nogāju bišķi nost. Vai tie cilvēki piemēri, kas tev teica, būs tādas sekas, vai tas tev rezonē? Jā, tagad atcerēt. Un tas piemērs varbūt man bija iz dzīves bija tāds, kad es darīju, es nemācījos, es taisījos laika nepatikšanas, un manējie klases biedri bija tādi, kas lielākā daļa no viņiem aktīvi mācījās. Tur tādas laikam arī mēs apbežojām. Un galu galā bija tas spilgtais piemērs, ka pēc daudziem gadiem vienu no viņiem, es minos riteni centrā, es šo piemēru daudzreiz stāstīju, es minos riteni centrā, un es skatos, ka man pie krustojuma piebrauc klāt kaut kas krāsā Lexus jauns, un sēž pie stūras džeks, blakus blonda meitene, un es skatos, ka tas džeks ir tas, ko es apbežoju skolā. Respektīvi, es tā domāju, kaut kā negodīgi. Viņš tagad Lexusu brauc, es ar riteni minos. Kā tā? Un tas bija tāds kā sitens pa galvu ar āmuru, kad kaut kas tā kā nepareizi, bet laikam pareizi. Ja? Un laikam tie piemēri, kurus tev tajā laikā stāstīja tādi klasiskie kaut kādi, viņi, man liekas, ne visai nostrādājas to brīdi. Un vēl vairāk es saprotu, ko var cilvēkam, bērnam, kas ir tāds grūts, kā tu viņam vari ar tādu, ja tu nemācīsies, tad policija tevi savāks tur, jā. Ok, labi, vai tie ir tie piemēri, ar kuriem tu vari panākt to vēlamo rezultātu, lai viņš mainītos? Kas ir tie piemēri, kas strādā? Redz, jā. Kas tev nostrādāja? Mērķiecība tev sēdēja iekšā pusauģu gados, vai viņi parādījās laika gaitā? Viņi laika gaitā parādījās. Redz, ka man nav to piemēru, man tie piemēri ir iz dzīves, ko es to saku, ka es vienkārši ieraugu savu klasbiedru, kurš tajā laikā man likās, ka ir jefiņš. Viņš tagad brauc garām dārgu mašīnu un ar blondīnu blakus. Un man tas liekas negodīgi. Ja? Ja? Un tas ir tas piemērs kaut kāds. Bet, ja mēs runājam par to, kas ir tas, ko mēs varētu teikt, vai tajā laikā es saku, laikam nekas nespētu mani ietekmēt kaut kā domāt citādāk. Vismaz tajā laikā, ja mēs pastamies par kaut kādiem 90. Ja, vai kur, vai 2000 tur sākums. Man vajadzētu padomāt, kam vajadzētu būt tādam, ko vajadzētu teikt tagad, kas varētu man likt
citādāk, kas man liktu aizdomāties, jā. Tas nav viegls jautājums. Tā. Bet kurā brīdī tev ambīcijas parādījās? Kad tu gribi būt kaut kas? Jā, es saprotu. Nav runa varbūt pa Lexus, bet Jā, ok. Tās ambīcijas man ir bijušas vienmēr... Tas pirms mūzikas noteikti tas bija sports, tas bija BMX. Man centās dabūt tādā velo šosejā vēl iekšā, jo man visi radinieki no tēva puses ir ritimbraucēji, no mātes puses visi ir gleznotāji. Un tad man centās dabūt ritimbraukšanā iekšā, kur es arī trenējos, man tur bija kaut kāda rezultāti, bet beigās es sapratu, ka nē, tas nav stilīgi, tas nav forši, man vajag BMX. Un tad es tā pārlicu uz BMX-u. Un laikam BMX bija tas, kas man visu laiku lika tiekties pēc kaut kādiem rezultātiem. Un tur arī bija tās ambīcijas, ka tu gribi būt pirmais, tu gribi būt labākais, gribi būt stilīgākais un tā tālāk. Un tad tas kaut kādā ziņā BMX bija arī tas, kas mani noveda no mācību ceļa, jo es atceros, ka tas bija laiks, kad es mācījos vēl, un man interesēja tikai sports. Reāli, tikai sports, man kādas mācības, un tas taču ir, lai mācās tiem, kam jāmācās, jā. Un tad es visu laiku tikai BMX braucu, un es visu laiku domāju, ka es būšu profesionāls sportists un to pelnīšu. Tā kā es domāju, kādas tur mācības, man mamma iekārtos kaut kur gaņos, tas tam jau vajadzēs, es tur pie mammas kafēnīcā strādāšu, bulciņas tirgošu. Es to brīdi likās, wow, lūk, un tad, kad tu galu galā to BMX jau viss beidzās ne tā, kā bija iecerēts, tur es sabojāju muguru, un tad visi Napoleona plāni izgaisa, jā. Bet tās ambīcijas jau visu laiku bijušas klātesošas kaut kur, vismaz man, jo es vienmēr esmu bijis tāds, centies būt tāds, kā lai to pasaka, kaut kur es vienmēr esmu centies būt līderis visā, ko es daru. Jo man ir tā, ka es dzīvē negribu būt vienkārši tāpat eksistēt. Un tāpēc es laiku cenšos kaut ko panākt, kaut ko izdarīt vairāk, kaut ko, kas radītu pirmkārt manu laimīgu, otrkārt cilvēks laimīgs ap mani. Man visu laiku liekas, ka mēs varam izdarīt vairāk nekā mēs tā kā iedomājamies. Tu vari vienkārši strādāt, darīt savu lietu, bet man ir tā, ka es cenšos izspiest maksimumu no tā, kas man ir dots. Un tas ir vai nu sports, vai nu hobija, vai nu viss. Lūk, un vēlreiz par tām ambīcijām. Jā. Tas ir visu laiku bijušas. Es uzskatu tā, ja tu kaut ko dari un tev nav ambīciju, tad nav tam īsti jēgas. Tad tu to dari tīri darīšanas pēc. Bet ja tu nospraudi kaut kādu mērķi, kad tev ir jābūt vai nu labākajam, vai labākam nekā iepriekš un tā tālāk, tad tas ir, man liekas, tāds, tas ir labi. Es jums pajautāšu vienu jautājumu. Kurš no jums bija manā koncertā Meža parka estrādē? Ok, tā ir pusi, gan arī pusi. Jā, tas ir, patiesībā, tas ir labi, kad ir, es neteiktu, tas varbūt nav, tas ir, es teikšu, jā, tas ir labi, kad ir puse ir bijusi un puse nav bijusi. Un jūs man varbūt tā nodomāsiet pie sevis, kas tur labs, kad puse ir bijusi un puse nav bijusi. Labs tajā visā ir tas, kad man ir vēl kur tiekties, ka man ir vēl vēl ir vieta, kur iepazīstināt cilvēks ar savu mūziku. Un ja tu uz to tā skaties, tad tev nav griestu. Vismaz man ir tā, ka man daudz saka, tu esi sasniedz visu, tu esi piepildījis arēnas. Mēs izpārdevām divas arēnas pēc kārtas. Tu esi aizpildījis Meža parka estrādi. Kur vēl? Ko tu vēl vari izdarīt? It kā liekas, ka jā.
jā, viss pareizi, viss forši un vairs nav kur tālāk tiekties. Bet, ja tu uz to skaties no citas puses, tad neuzliekot sev kaut kāds griestas, tad tev ir vēl daudz kur tiekties. Tieši tāpat kā šeit, kad ja pusi nav bijusi, tad mans uzdevums ir iepazīstināt tos cilvēkus ar savu mūziku, lai viņi atnāktu nākamajā reizē. Un tas ir uzdevums, tas nav viegli, bet redz, tās ir tās ambīcijas. Darboties un iepazīstināt. Kādus darbus tu strādāji pēc tam, kad saprati, ka ar BMX nepelnīs un pirms sāki pelnīt ar mūziku? Kas ir tavs tas CV? Jā. Es strādāju, laikam, trijos darbos. Pirmais, laikam, ja nemaldos, bija ZZK veikals, velo veikals, kur es strādāju par velo pārdevēju. Pēc tam no turienes... Izmet? Jā. Bet tur tas vadītājs bija nevis valde, bet vadītājs, kas atbildēja par darbiniekiem, bija kretīts. Līdz ar ko, tas... varam arī tā teikt, jā, ka viedokļi nesakrīt, jā. Mums ar zāles pārceļu viedokļi nesakrīt. Un tad es aizgāju uz celtniecību, ja nemaldos, vai arī uz noliktavu pa Krāvēju. Viena no tām vietām, es neceros, kur bija pirms tam. Bija, sāksim noliktavu. Es strādāju muitas noliktavā par Krāvēju un gaidīju, kad atbrauks fūras un izkraus ārā tur tādas kubikus, tādas kastes, kurās iekšā bija sieviešu zeķis. Un viņš bija jāizkrauj no tās fūras ārā uz noliktavu, un tad attiecīgi atbrauc citu fūru, tev jāiekrauj, un viņš tev tranzītā kaut kur aiziet tālāk. Es atceros, ka mēs krāvām tās zeķis, un es vienkārši raudāju reāli, tad, kad bija jāgaida nākamais kaut kāds nākamā fūra. Tur, nezinu, varēja būt, ka viņš pēc stundas atbrauks ar kuru, un viņš bija tādos daudzos stāvos, tā kā šī telpa tad augsta, un tad mēs uztaisījām sev tur uzlīdām augšā, uztaisījām sev kur pagulēt, pakluso, un mēs tur gulējām, es atceros, es raudāju, un es domāju, nopietni, šī tāda ir tā dzīve. Tā kā tik slikti ir dzīvē. Un man tik ļoti tas nepatika, es fiziski tur, ne fiziski varbūt nebija grūti, man bija mentāli, arī tik grūti, kad es domāju, ka es negribu tādu dzīvi dzīvot. Tas ir šausmīgi. Kādā sakarā man ir jādara tas, kas man nepatīk. Bet es saprotu, kāpēc es to darīju, jo es vienkārši tu neko citu nemāki. Tu varēji iet pa Krāvēju strādāt. Jā. Un tad no turienes man arī izmet. Vienkārši es saprotu, jo... Jā, labi. Kurš tur bija kretīns? Tur darbinieks, kur es nesaspēlējos, jā. Bet ļoti, ziniet, ko es jums godīgi pateikšu, ka viss tas, kas notika uz labu. Un beigās es jums pateikšu, kāpēc es tā saku. Tad es aizgāju uz celtniecību. Es sāku celtniecībā strādāt Vaistrāvā, tas ir tie, kas vilka vadiņus, visādas internetu pievilka, tur televīziju, telefonu un tā tālāk. Un tad bija... Es atceros, mēs strādājām Juglā, tur daudz celtnes cēla divas. Un tur nebija loga vēl ielikts, mēs gājām pirmie iekšā. Tu tā kā tev ir fleks, jūs zināt, kas... Tev ir fleks, un tad to fleks pa to betonu. Tā tāds strobīts, kuros tev jāliek vadi iekšā, un bija -20 grādi. Un es fleksēju tie putekļi, tur caur tas vējš pūš, un es vienkārši domāju, kur, tā kā kas? Tā kā kāds sakars, es ļoti ienīdu dzīvi uz to brīdi. Jā, tur man arī izmet ārā. Bet tur es ar priekšnieku nesaspēlu. Mums nesanāca, jo priekšnieks bija kretīts. Lai gan tagad var likties, ka varbūt tās nav jau vaina tajos cilvēkos, bet varbūt tevī, ja jau tev tās laika met ārā. Bet kaut kur arī tā ir, jo es esmu no tiem cilvēkiem, kas nav komandas cilvēks. To es vēlāk sapratu, kad es esmu tāda personība, kurš grib viens pats iet un darīt, un es nevaru saspēlēties komandā. Un ja man ir kaut kāds
priekšnieks, kas man kaut ko cenšas pateikt, pie tam vēl tādā varbūt tās citādākā valodā. Asākā, jā, tad vēl jau vairāk nebūs vispār. Un labi arī, ka tā notika ar to pēdējo, tas bija 2008. gads, tad sākās krīze arī, tas bija arī iemesls, kā no manis tikt vaļā, un viņi tika vaļā, un tad es sāku tā aktīvāk pievērsties mūzikai. Lai gan es arī tad, protams, rakstīju, darīju, bet tas viss bija tāds līdz tādam, tā kā tāds hobija līmenis kaut kādā ziņā. Un tad, kad mani 2008. palaida pasaulē, tad es aktīvāk pievērsos, un jā, kopš tās reizes es esmu tikai bijis pilnvērtīgs tāds mūzikas entuziasts, ja tā var teikt. Varbūt dosim zālē iespēju atšķaidīt sarunu. Man te mikrofons ir kādam, ko pajautāt. No tā, ka es tikai prasu. Kāds pats ir roku pieies man mikrofonu? Mikrofonā. Bet viņš negribēja teikt, viņš vienkārši pastāv. Viņš vienkārši pastāv. Paprasīs kaut kā. Kāpēc tu savā 25 gadu jubilejas koncertā nenodziedāji Viktoru? Ok, tas labs jautājums. Šo jautājumu uzdod ļoti daudz. Kādreiz uz viņu būtu publiski arī jāatbild, jā. Tad šī būs tā reize. Viktoru, man liekas, ka pats neesmu nevienu reizi izpildījis nevienā savā koncertā, lai gan to dziesmu katrā koncertā pieprasa, bet es nezinu, kas ir ar to dziesmu. Labi, godīgi sakot, es nezinu vārdus tai dziesmai. Jā, un es viņu uzrakstīju kā joku, viņa man ilgi stāvēja plauktiņā tā dziesma, tur 3 gadus vienkārši stāvēja, un tad es domāju, jo viņa negāja, es viņu nevarēju ielikt nevienā albumā, viņa konceptuāli negāja nevienā albumā iekšā, jo tas bija tāds tā kā joks, ja, un tad viņa man stāvēja, un tad vienu dienu viņu vienkārši izmet ārā to dziesmu publiski, ja, lai visi klausās. Un es viņai neesmu iemācījies vārdus, lai gan daudzi viņu prasa koncertos, un tad pēdējos koncertus, arī tagad man bija Valmierā kaut koncerts, un tad no Valmieras ir tas Kārlis, puisīts, kas izpildīja, kas ar mani dziedāja, norepoja to dziesmu Who Wanna Fly. Tāds maziņš puika, viņš repoja to manu dziesmu. Un tad tagad Valmierā es uzaicināju viņu, un viņš to Viktoru norepoja viens pats, un es saku, paldies. Jā, bet atbildi ir, es neesmu vēl vārds iemācījies, bet es apsolos, ka es iemācīšos. Kur vēl? Viens? Varbūt vēlāk. Varbūt vēl. Jā. Lūk. Labi, kā tev izdevies apiet visas tās lietas, kas daudz nolaidušas purvā, visas narkotikas, alkohols, arī jūs to hip-hop vidu daudz skārs? Tās lietas. Es neteiktu, ka man ir sanācis apiet viņas, jo kaut kur jau tās lietas kaut kur ir skārušas arī mani, jo, kā es iepriekš minēju, tad es jau esmu apgrozījies tajā vidē, kur tas vienkārši bijis kaut kā, neizbēgami. Es esmu par to daudz domājis arī. Es sev jautājos, vai, ja es nebūtu saticis tur konkrētos cilvēkus, tos divus, kas uz to brīdi man tur bija piedāvājuši kaut ko, ja, vai es nesatiekot viņus, tomēr nebūtu kaut ko pamēģinājis, noteikti, ka nē, būtu atnākuši citi divi, kur man kaut ko piedāvātu. Viss jau ir tajā, galu galā, man liekas, ka viss ir tajā, ko tu pats vēlies no šīs dzīves. Jo man daudzi paziņas un draugi nogāja no ceļa, jo viņiem nebija tās savas, nebija pie kā pieturēties, nebija tās laikam, tās lietas, tas, ko viņi mīl, vai nu ģimene, vai nu darbs, vai hobijs, jebkas, kas tev neļaus pazust. Un man vienmēr ir bijis vienmēr blakus bijusi tā mūzika, kas man turējusi ir kaut kā un likusi darboties tieši tāpat arī ģimene. Un es esmu kaut kur līdzatbildīgs par savu ģimeni, par saviem vecākiem. Man ir svarīgi, kas ar viņiem notiek, un tāpēc, attiecīgi, es nevaru aiziet neceļos. Bet es domāju, ka lielākoties
man ir palīdzējusi mūzika, sports, draugi, tie, kas man ir noturējuši uz ūdens, ja tā teikt. Kā tu redzi to sakabi sports, kurā tu kādreiz dikti centies un gribēji būt profesionāls, pēc tam tā mūziķa karjera, tur ir kaut kas kopīgs tev sagājis, kas ir veicinājis otro pēc tam? Noteikti, ka tā jau tāpat ir kaut kāda tiekšanās būt par labāko. Es tagad nerunāju, kad es neceļu sev asti, ja, kad es esmu tur labākais un tā tālāk, bet nē, man liekas, ka jebkurā lietā, kurā mēs darbojamies, mums jācenšas būt par to labāko. Tieši tāpat ir arī mūzikā un sportā. Tā ir sacensība kaut kur. Ja, es nerunāju tagad par to, ka man ir jābūt labākam par vienu vai otru mūziķi. Man ir jābūt labākam pirmkārt par sevi pašu, kāds es esmu vakar. Un censties, tas jau savā ziņā ir sports, censties ar vien vairāk iepazīstināt jaunu auditoriju ar savu daidaradi, un tieši tāpat arī sportā kaut kur ir. Tā, mēģināšu atcerēties jautājumu. Es laiku pa laikam. Nē, tā sakab, piemēram, sportā mēs zinām, treniņš vai dienā 2, tas prasīs tik stundas, un tu būsi tik piekusi mūziku radot. Tev ir savs arī līdzīgs kaut kāds ritms, kurā tu zini, ka tik stundas es tam veltīšu, vai bez naktis negulēšu, vai... Tā tam ir jābūt, jā, bet es esmu ļoti slings. Tas ir man viss sliktākā īpašība ir, jā, un es ar to kaut kā cenšos strādāt, jā, bet tā tam ir jābūt, ka tev ir jāvelta kaut kāds konkrēts laiks radīšanai, lai gal galā tas rezultāts būtu. Tieši tāpat ir sportā, tu jau nevari netrenējoties nonākt līdz kaut kam, līdz pirmai vietai, jā, vēl uz tam piedestālam. Un ar mūziku tieši tāpatām, tā kā es kaut kur tās lietas, uztveru līdzīgas. Kā tev top mūzika? Nezinu, kā tavs labākās, kas tev pašam liekas labākās dziesmas, ar ko viņas ir? Cik smagi viņas ir nākušas un tā, vai viegli varbūt viss nāk? Nē, man nāk smagi, jo ir cilvēki, kur ir tiešām talantīgi cilvēki. Man daudz saka, ka es esmu talantīgs, bet es tā neuzskatu, jo man liekas, ka es esmu tāds darbrūķis, kas vienkārši strādā, jo man ļoti grūti teksti rakstāt, lai jūs saprastu, es varu piesēžos, piemēram, 12 naktī piesēžos rakstīt, un man ir dienas, ka es varu uzrakstīt 4 rindiņas tikai vai 2. Man ir dienas, ka es varu uzrakstīt veselu pantu, vienu, tāds pantu, kas ir garāk. Man ļoti grūti nākās, bet tāpat laikā citiem reperiem viņiem ir kaut kā tas smadzenes strādā, viņi tādi, nezinu, erudītāk vai kādi, bet viņiem viegli tas nākās. Tā kā es tur vairāk vai mazāk tā dzemdēju. Jā, un tad vienkārši sēžos klāt, rakstu, jo tu jau vari uzrakstīt, tu vari jebko un ātri. Nav problēma uzrakstīt kaut ko. Ja tev man jāpiesēžās, tur jāuzrakst, tur nezinu. Freestyle varētu maukt. Kā freestyle tu varētu maukt mierīgi, jā, bet lieta jau ir tā, ka tu jau gribi, lai tev pirmkārt pašam patīk tas. Un tā paškritika ir tas, kas tev liek visu laiku pārrakstīt, jo tu jebkuru lietu vari pateikt no 20 pusēm. Zini, un tur jau veidojās tas grūtums. Tajā, kad tu jau nav grūti uzrakstīt tur kaut ko. Tas atskaņas jau tev galvā ir. Bet tu uzraksti un tu saproti to, ka kas tas ir. Tu šito nepieņem. Ir, protams, izpildītāji reperi, kuri raksta arī tieši tā, kā cilvēks pieminēja freestylā. Jo tagad tā tendence tāda rāda jauniem izpildītājiem, ka viņi lielākoties arī varbūt pat raksta freestylā. Viņam nav svarīgs tas message, nav svarīgs, tev nav vairs jālauzī galvu, smadzenes, lai uzrakstītu tur super kaut kā jēgpilni un sarežģīti, lai tu to varētu, lai tev būtu. Ja. Tagad nedaudz citādāk, bet man tāpat ir tā vecā domāšana kaut kur, kad es tomēr mani primārais ir
lai tā dziesma būtu jēgpilna, lai viņai būtu kaut kāda pievienotā vērtība, lai tā nebūtu vienkārši, fona dziesma kaut kāda, kur forša dziesma. Es kaut ko cenšos vairāk panākt, līdz ar ko es tur baigi mokos. Kurā brīdī tu sāki sajust, ka tu esi slavens? Kā tu uz to reaģēji? Pirmkārt, šis ir tas moments, kurš man visvairāk nepatīk. Man bieži vai raksta vai zvana no kaut kādas dzeltenā presa, un viņi saka, tu kā zvaigzne, tu tur kā šitā tu domā. Es vienmēr saku, ok, ja tā. Jo man ļoti nepatīk, ka man sauc tur par zvaigzni vai par kaut kādu populāru cilvēku, jo es uzskatu, ka mēs visi šeit esam reāli vienādi, vienkārši katrs dara kaut kādu savu darbu. Viens, nezinu, tur frizieris, otrs tur baņķieris, tur mūziķis, cits ir sportists. Un šitā uzpūstā preses kaut kāda dzelteno uzpūstā, nezinu, klišejas kā tāda tāds apzīmējums, tur zvaigzne, tur šitas tas. Ok, varbūt, ja es būtu Amerikā, varbūt es būtu kaut kāds Lil Gačo vai kaut kas tur tāds, jā, tad varbūt es citādāk domāju, bet šeit mēs tādos mazos laukos dzīvodam. Es galīgi tā neuzskatu, man ritīgi nepatīk, ka tā man dēvē. Bet šā vai tā, protams, ka es esmu kaut kādā ziņā atpazīstams cilvēks, jā, varbūt vairāk vai mazāk, kur vairāk nekā cits. Kad es to atskārtu, godīgi sakot, es par to vispār tā kā neesmu, nevis domājis, bet tas ir tieši tāpat kā iepriekš, ko es pieminēju par tiem griestiem. Man tik ļoti liekas, ka es esmu tik parasts un tieši tāds pats kā mēs visi, kad man visu laiku liekas, ka vēl ir kur tiekties, jo tu neesi tā kā līdz galam. Tur līdz galam slavens, ja, vai kaut kā tā. Un tās ir tās lietas, kas man neļauj apstāties. Un labi, ka tas tā arī ir. Tāpēc skaidrs, ka tad, kad es taisīju vairāk tās gačo dziesmas, kas tur ir, kā ir daudz, varbūt zinu, tur kaut kas stampā grīdu, vai tur kas tu esi, un tāds uz ātrākiem ritmiem. Tad, kad man bija kaut kādi gadi, tur 23, tur 25, jā, 27, tad tā auditorija, kas man klausījās vairāk vai mazāk, tā bija tā laika mana auditorija, manu gadu un nedaudz jaunāki, tad skaidrs, ka tie pievērs vairāk uzmanības un nāca klāt vairāk tur fočēties, jā, jo jaunāks cilvēks viņš jau bez kaut kādiem tur stereotipiem, viņš vienkārši kaut ko es gribu bildi, un tur bildi. Tad skaidrs, ka varbūt tā uzmanība un tas it kā tā popularitāte vairāk nolasījās vai tika pamanīta, ja. Tad šobrīd skaidrs, ka tā lielākā tā auditorija man ir manu gadu, vai pat arī vecāki cilvēki, tie jau tādi piezemētāki, viņi neprasa visu laiku un nelec virsū kā jaunāks, ja. Tā kā šobrīd es vispār neko tādu nejūtu, jā. Nē, to jautājumu es biju domājis arī ar to nākamo, ka tajā brīdī, kad tu kļūst populārs, uzrodās tev daudz, kas grib būt tavā tuvumā, un tad ar to jāsāk sadzīvot. Ir sevišķi, ja tu pirms tam no visurienes esi mests ārā, un pēkšņi visi grib, Zin kā, nav jau tā, ka man tagad ir kaut kādi mistiskie radi uzpeldējuši. Radi? Nē, tas kā piemērs. Nav, es nezinu. Es dzīvoju tik vienkārši dzīvi pa mājām. Pa mājām ar draugiem un man te kaut kad īstenībā uzzvanīja viens pazīstams, viens tā kā labs paziņa no Lietuvas. Viņš saka, es braucu uz Rīgu, pasaka man lūdzu, kurien man iet, kur ir kas forši. Es to sēžu. Es domāju, kur ir kas forši. Tā, pie ārstiem es biju pēdējo reizi, tur nekas forši nebija. tā kā holesterīns, tas laikam arī nebūs. Tā kā man reāli nebija ko ieteikt viņam, jo viss ir tā mainījies. Nevis tāpēc, ka es vairs neesmu pilsētā, ja? Es neesmu vairs centrā, bet vispār ir kopš manas tādas aktīvās dzīves, pilsētas dzīves tiešām daudz kas mainījies pilsētā un nav vairs klubu kā tādu. Kādreiz mums bija klubi, tur 3 stāvos. Šobrīd. Un viņš man prasa, kur man aiziet. Es saku,
Es nezinu, aiziet uz muzeju. Tas ir super interesanti. Nu, lūk, jā, nu tas tāds atkāpītē nedaudz. Nu, ir mums, kas tagad kaut ko vēlas pajautāt. Mēs visi paši auditorijas aizmēr. Es tikai sāku iesildīties. Tā kā mums ir laiks, vai ne? Droši. Kā tev personīgi mīļākā dziesma, ko tu esi uztaisījis vispār? No manējām? Jā. Jā, tas ir loģiski. Kas beigās bija tas jā. Zini kā, šis ir tas jautājums. Tā katra dziesma ir ļoti personīga. Ļoti man nav vienas konkrētas mīļākās dziesmas, jo tad, kad es katru dziesmu rakstu, es pavadu kaut kādu konkrētu laika posmu tajās sajūtās, tajā atmosfērā. Es klausos tikai to konkrēto instrumentālu, uz kuras es rakstīšu tos vārdus. Un es neklausos vispār nekādu citu mūziku, neko es mēģinu ieiet tajā, teiksim, tā mūdā un radīt to konkrēto dziesmu. Un tāpēc tas kaut kāds pārdzīvojums notiek tanī brīdī. No tādām, jā, tāpēc ir ļoti daudz tādas mīļas dziesmas, kuras man ir ļoti vērtīgas un svarīgas kaut kur. Man ļoti patīk Laimes kreklā ar Ievu Akurāteri. Tā, man liekas, ļoti skaista dziesma. Tās pašas vērtības, kas iepriekš bija, tā arī ir ļoti vērtīga dziesma, jo tā bija tā dziesma, kur es vienkārši sēdēju, un man nāca laik tādas atziņas ārā ar to, ka es saprotu, ka es tiešām... Jo, lai jūs saprastu, visas mēsas dziesmas es pats no viņām mācos. Nav tā, ka es to visu daru, jo ir dzirdēts, kad saka, Gačo, tur māc tagad mūs tu visus, ja kaut kā. Nē, nu dien tā nav. Tās dziesmas ir kā tāda mantra man pašam, jo es daudz ko no tā nedaru. Bet uzrakstot, es cenšos to, viņš klausā, ka es visu laiku sitos nost. Bet es visu laiku cenšos mācīties no savām dziesmām. Un, jā, tās pašas vērtības. Mēsas dziesmas visas man ir ļoti tuvas. Nu, tā kā, man liekas, ka viņas ir ļoti vērtīgas, tās dziesmas. Un es esmu daudz arī teicis saviem kaut kādiem draugiem, kas ar mūziku nodarbojas, saku, es tik ļoti gribētu, lai uzrastos vēl viens tāds pats, nu, vai līdzīgs kā es, lai es varētu paklausīties tās dziesmas, lai man nebūtu savs jāklausās. Lai būtu arī cits līdzīga rakstura un domas izpildītājs. Kā vēl? Sāksim šeit. Džerēdz, es atnācu vēl. Dace? Aizmirsu. Nu, es pienāšu vēlāk. Nekas. Tur bija, jā. Direktori. Man vairāk tas mammītes jautājums. Okay. Jā. Bet tu esi tagad pateicis mammītei lielu paldies par to, ka viņi tomēr arī tev atbalstīs arī tad, kad viss bija slikti. Jā. Es esmu viņai ļoti milzīgi pateicīgs, un viņa zina, ka es viņu ļoti mīlu. Lai gan man mamma ik pa laikam man pasaka, cik tu vari mani tur savās intervijās, es laiku tur, nevis tā kā pasniegt par zin kā tieši tāpat, kā es arī tagad pateicu, ja, kad mamma tur pateica, ko tu tos mērķiķis skaties, ja. Un tad atkal sanāk, ka tāds pārmetums mammai. Bet tas nav, tāds tas ir vairāk tādu joku pārmetums, un nevienā brīdī es nekad neesmu tā kā nomelnojis mammu, jo skaidrs, kad ir kaut kādas lietas mūsu dzīvē bijušas, kuras varbūt es neesmu sapratis, vai vēl jau vairāk varbūt arī viņa, jo viņa man bija jauna mamma, viņa arī tikai mācījās daudz ko, mācījās dzīvot, mācījās audzināt, ja, un es esmu tā kā, milzīgi pateicīgs viņai par to, patiesībā par to, ka viss ir bijis tieši tā, kā tas ir, jo, ja nebūtu manā dzīvē tieši tā konkrēti noticies ģimeniski un
tad es noteikti nebūtu tas cilvēks, kas esmu šobrīd. Tāpēc, jā. Tur. Jā. Kas tieši ir Viktors? Okay. Viktors ir, tā, lai jūs saprastu, ir kaut kāds konkrēts dziesmas, tas man ir daudz tāda alter ego, kurus man iekšā ir daudz visādi cilvēciņi, visādi personāži. Es esmu tik daudzpusīgs, ka es varētu rakstīt dažādas dziesmas. Ja, kā jūs redzat, ir Viktors, un tad ir vērtības, tā ka vispār nesavienojams stili un kā tas ir. Un man ļoti patīk, es esmu tā kā ar humoru stu, un man bieži patīk uzrakstīt kādu dziesmu, kas ir tāds tā kā storytellings, tāds stāsts par kaut ko. Un Viktors ir, patiesībā tas ir mans draugs, mans grupas biedrs, man ir Viktors, kurš dzīvoja vienu brīdi Muciniekos. Un tad, kad Muciniekos tika tie bēgļi tika ievietot vai nezinu, kā viņš tur izguldīti Muciniekos, ja. Es atceros, ka es sāku rakstīt, es domāju, uzrakstīšu pa Viktoru, kā viņš tur dzīvo starp viņiem, ja. Un es sāku rakstīt, lai gan viņš nav ne tuvu tāds, kāds dziesmā tika atspoguļos tas Viktors, ja. Viņš ir tiešām ģimenisks, labs, sirsnīgs cilvēks. Un es sāku rakstīt par to Viktoru, un beigās ir tā, ka ar tiem stāstiem, ja tu raksti, piemēram, kā dziesmu, tādu stāstošu, tu nekad nevari zināt, kur tas viss aizvedīs, jo tu to visu fantazē. Tās ir pasakas, un vienmēr ir grūti to nobeigt. Un tāpēc tās dziesmas reizēm ir garas, tāpat kā Ļuda, piemēram, ir tā dziesma Ļuda, kur es arī iedomājos, uzrakstīšu dziesmu par tanti, kas dzīvo tur daudz tā mājā un visu laiku nedod nevienam mieru, ja. Un es arī rakstu, es vienkārši domāju, kā es to murgu nobeigt, kā es to aizslēgt, ciet šitās durvis, visu tu nevari. Un tad tu domā tā, labi, Ļudai tur varētu notikt, tur šitas notikt tas. Un, jā, un Viktors ir, jā, tas ir konkrēts personāžs, tikai galā viņš no tā personāža ir varbūt tās pirmajās kaut kādās rindiņās, bet pēc tam tas viss transformējās kaut kādā nežēlīgā Viktorā, kurš visu laiku dzer un viņam visu laiku viņš nav mierā ar sevi un ar savu dzīvi. Bet, jā, tāds joks. Kas ir interesanti, ka tā dziesma sākotnēji, kad es izveidoju Messes projektu, es biju domājis ielikt viņu Messes albumā, beigās sapratu, te neies laikam kaut kā kopā, un te viņi man 3 gadus stāvēja lautiņā tā dziesma. Vai es varēšu dabūt pēc šī bilde ar tevi? Jā, varēs pēc šī. Droši. Mums tagad neaizmirsīt, ne? Vai jums ir bijuši kādi draugi vai paziņas, kas ir beiguši ar jums runāt tikai tad jūs dzīvesveidu vai mūzikas? Beiguši ar mani runāt? Jā, vai vienkārši beiguši. Beiguši daudzēties. Tā, es tagad mēģināšu saprast. Tā kā tas jautājums tāds, ka viņiem nav paticis, ka es ar mūziku tā kā nodarbojos? Jā? Nē, laikam man nav, es neesmu bijis tādā sabiedrībā, es neesmu bijis pie tādiem cilvēkiem, kuri izvērtē visu kaut kā materiāli vai kaut kā tam līdzīgi. Tā kā man nav bijuši apkārt cilvēki, kas ir skatījušies pēc tā, kāda man tur ir mašīna vai cik es pelnu. Un labi jo ar tādiem cilvēkiem man nav pa ceļam. Tā kā man draugi apkārt ir tiešām ļoti veiksmīgi cilvēki, lieli, mīloši un ietekmīgi un tā tālāk. Un es, lai jūs saprastu, esmu varbūt tās starp tiem draugiem, esmu vismaziņākais, ja mēs paskatāmies varbūt materiāli. Ja? Bet sirds man liela, un viņiem ar to pietiek. Tas ir man liekas, ka svarīgākais, ka tevi spēj pieņemt tāds kā tu esi. Jo draudzība jau nav nauda. Tas ir kas vairāk. Kurš vēl?
Jautājums no treneriem. Jautājums nebūs par sportu, tu varbūt arī saistīts ar sportu mazliet. Tu vairākas reizes minēji to, ka tu raksti tu naktī dienās. Kā notiek tas process? Es saprotu, ka vārdus tu uzraksti. Jā. Bet kā tu to mūziku, tu liec klāt, vai tev ir kāds, kas to mūziku pieliek klāt, vai sanāk tā dziesma galvā beigās? Ok, mēģināšu tā gari. Ir tā, ka pirmais tu iedomājies tēmu, par ko tu gribētu rakstīt. Tev ir iedomāta tēma, attiecīgi pēc tās tēmas tu jau zini, kādā noskaņā būs tā dziesma kopumā. Tīri tas muzikālais pavadījums, jo, ja tev tēma ir, piemēram, par karuseļiem, tātad, skaidrs, ka tur jābūt tai dziesmai jautrai, ja? Ja tev tēma ir par veco māti, pieņemsim, ja? Tad skaidrs, viņi ir kaut kur tāda jau, varbūt nedaudz, kā? Veco māti ir pensijā, jā, bet varbūt viņi ir kaut kur nedaudz, varbūt skumīgāka, vai tur tāda atmosfēriskāka, es nezinu, kā varētu pateikt, ja? Attiecīgi, tad tu jau zini, es taisīšu tādu veidu mūziku. Un tad tu sēdies klāta, un taisot, es pats netaisu mūziku, es parasti taisu ar producentu kopā ar savu lielākoties tur ar savu draugu, tādu Jānu Šmēdiņu, Jelgavā mēs apsēžamies, un tad mēs saprotam, tāda noskaņa, tur minors vai mažors, un tad mēs sākam taisīt, un tu jau uztais tādā noskaņā to pavadījumu. Un viss te jau tur ir ieraksts, un viss, kas tur, kā tur tam visam jānotiek tālāk. Principā, galvenais ir tas, lai tu sākotnēji ir tukšums, un tad tu iedomājies, ka es gribu uzrakstīt dziesmu par to un to un to. Un tad jau tev ir skaidrs, ja tu rakstīsi, pieņemsim, par politiku, skaidrs, ka tur nekas pozitīvs nebūs. Jā, šis man ir ļoti daudz piedāvāts, un es esmu tikpat daudz arī atteicies, tā kā es domāju, ka katram ir jādara tas, kas viņam vislabāk padodās, un tas, ko viņš vēlās, un labāk nelīst tur, kas viņam nav pa spēkam, un vēl jau vairāk politikā. Tā. Kurš vēl? Viktors. Cik ilgi vēl taisīs repot? Tas ir labs jautājums. Jā. Es ceru, ka es tev neesmu nogurdinājis līdz šim šos 25 gadus. Tas jautājums ir patiesībā labs jautājums, jo es atceros, ka tad, kad es varbūt ne tik cik sāku, bet gadus, nezinu, 10 atpakaļ, vai pat, 10. Man arī daudz jautāja, viņš saka, cik ilgi tu tur repos? Taču nebūs, kā padomā paskaties uz sevi, vecs repers skatuves, kas tas tāds ir? Kā tas smieklīgi viss izskatās, kā tu to iedomājies, tas tā nestrādā, tas tā nav. Un ar laiku, kas ir pierādījies, un es saprotu to, ka viss ir pamainījies, un tā ir tas tāds klišejisks kaut kāds tāds apgalvojums bijis, kad nevar būt vecs repers skatuves, ja? Jo, kā mēs redzam, tad tā mana auditorija, kas klausās manas dziesmas, viņi ir, kā jau iepriekš minēju, tur mans vecums vai vecāki, un te jau vairs neviens, pat lielākā daļa manas auditorijas varbūt pat nezina, kas ir hip-hops, kas ir raps. Viņiem vienkārši patīk tās dziesmas, viņi klausās, viņas ir iemīlējuši kaut kā pavisam citādāk. Nevis tāpēc, ka tas ir stilīgi vai moderni, ja, kaut kādā ziņā, viņi ir atraduši tur sevi, un tas nozīmē tikai vienu, kad, lai cik man būtu gadi, es varu repot, un es repošu un būšu skatus tik ilgi, kamēr man būs klausītāji. Tā, jā. Tu uztraucies pirms koncertiem, un vai ir būtiski, vai koncerts ir relatīvi mazs, vai viņš ir Meža parka lielajā estrādē? Tas maina tu uztraukumu pakāpi? Es parasti sevi mierināju, pirmkārt es uztraucos ļoti, es paskaidrošu, kāpēc, bet es sev parasti mierināju to, ka Gati nestraucies, ir jau
bijuši lieli koncerti, un ir jau bijuši lielāki koncerti, un tā kā šis ir mazāks, viss kārtībā mauc. Tā kā pienāca Meža parka koncerts, es sev centos tā kā šito pateikt, jā. Nesatraucies, ir jau bijuši lieli koncerti, bet lielāki koncerti pirms tam nebija. Tad es sēžu, nē, šis nestrādās. Un patiesībā ir tā, ka man ļoti, kā lai to saka, man ļoti patīk uzstāties, un tāpat laikā tikpat daudz ir nepatīk uzstāties. Tā kā es visvairāk, tas ir tik ļoti smagi man uzstāties tādā ziņā, ka man liekas, ka es laiku aizmirsīšu vārdus, un es sev visu laiku to tā gruzīju, es laiku domāju, tā, es aizmirsīšu tuitās. Un mans laik tas ir galvā, es uzstājos, es ieraugu kaut ko, un tas var notrigerot uz to, kad es aizdomājos un es varu sajaukt. Un tas ir vienīgais, kas mani visu laiku sit nost no tādas labas sajūtas, no koncerta baudīšanas, ir tas, kad es laiku domāju, jā, par to, ka es sajaukšu. Lai gan man ir palīgi, kas man aizmugurē palīdzēs un izvilks, ja nu es sajaukšu, ja, bet tāpatām. Tas ir vienīgais, kas man neļauj normāli dzīvot un baudīt. Jā. Tā kā es pirms katra koncerta, lai es saprastu, man ir tā, ka pirms lielā koncerta, nedēļa pirms vai 3 dienas pirms, es stāvu un es domāju, es gribu aizmukt. Kas būtu, ja es tagad aizmuktu un neuzstātos? Tā kā kaut kur vispār projām. Ne jau ar to visu naudu, jā, kas ienāk kontā, jā, ne, bet vienkārši. Tā kā varētu neuzstāties un visu. Un es apzinos no to, ka tu tā nedrīkst darīt. Tas ir, tu iegāzīsi visus, jā. Bet man tik ļoti negribās. Man patīk uzstāties. Es zinu, ka es varētu būt, un es esmu bijis ļoti labs backvokālists. Manais esošais menedžers, es kādreiz savam menedžeram, viņš arī bija repers, repoja, un es biju viņam backvokālists. Un tad, kad es esmu backvokālists, es to procesu izbaudu tā kā uz visiem 1000. Jo pirmkārt, tu neesi līderis, tev nav jābūt priekšā, tev nav jārunā, tev nav tu nevar neko aizmirst, jā, tu vienkārši esi aizmugurē un izbaudi to procesu. Šobrīd viss ir citādāk. Jā, un runājot par to lielāks vai mazāks, laikam jau tagad jau ir tā, kad viss ir kaut kur līdzvērtīgi. Tas satraukums ir līdzvērtīgs. Kas ir lielākā izgāšanās, kas tev bijusi? Koncertā? Vienalga, nezinu. Droši vien jau koncertā to visu pamatu. ZZK. ZZK. Nav divas. Tā ir izgāšanās, jā. Bet ir bijis kaut kas tāds, labi, paliekam pie koncertiem, kad tu pēc tam ārprāts, vienkārši ārprāts. Nē, es zinu, kā ir tā, kad patiesībā es nezinu, kas tas ir, bet man ir, kad es uzstājos koncertos, es esmu tik ļoti satraucies, man ir tāda izdegšana, kad es vienkārši kaut kādu murgu runāju. Es koncertu laikā, man tagad jāparunā cilvēkiem, ja? Un es saprotu, ka es esmu tā satraucies, es nevaru vispār parunāt. Un tad atskatoties pēc tam to koncertu, skatoties koncertu ierakstu, es skatos, domāju, ko tu tur gvēls? Kas tas ir? Tā kā bez mazliet, cik tev gadi, ja? Un tas uztraukums, tas satraukums, vienkārši man sit no sliedēm. Katru reizi es atskārtu par to, kad es esmu tik neloģiski, tik nesaprotam kaut ko pateicis, tik vienkārši lieta, kas man būtu jāpasaka, kas vienkārši viņi pasaka kaut kādās saraustītā valodā, un ok, maucam tālāk. Un tas laikam ir tas, kas man, jā, nepatīkamākais tajā, kad tu esi tur satraucies. Bet vēl kaut kādas lietas, kas bijuši daudz koncertu bijuši, un pēc tam tu skaties atpakaļ. Jā, tā laikam būtu vienīgā. Pārējais viss ir dabīgi. Dzīvē kopumā, ja pa izgāšanām mēs runājam. Oj, tā dzīvē kopumā izgāšanās. Nē, es zinu, kā tās izgāšanās jau arī vajag kaut kur noteikti. Tas jau, kur tad bez kaut kādiem klupieniem.
Man tagad laikam uz doto brīdi grūti tā atcerēties, kas par tādām lielām izgāšanām bija bijušas. Jā, nav. Es nevarēšu laikam tagad tev tā uzreiz atbildēt. Tā izgāšanās, jā, kad es varbūt tās nepievērsu tādu nozīmīgu uzmanību sākotnēji varbūt tās mācībām. Tad tā ir tāda izgāšanās, kad man pēc tam tas viss nākās grūtāk. Bet, nu, kā ir tā ir, tagad es mācos, tagad es ar tev un viss ir labi, bet grūti. Es domāju, ka bez mūzikas, nezinu, turpmākos 10, 20 gados tev vēl var būt kaut kāds virziens, un ka mūzika varētu atkāpties tagad fonā. Nu, es nodarbojos arī ar uzņēmējdarbību. Man ir restorāns, tāda pizzerija Osolo Mio Rīgā. Tā kā tur ir arī ko darīt. Bet mūzika, lai paliktu man fonā, es domāju, kad varētu. Es, protams, ka gribētu, lai mūzika paliek fonā, jo man nepatīk no sevis kaut ko spiest laukā. Nu, darīt, lai tikai būtu. Jo man pienākās to izdarīt. Man vajag tur jaunu dziesmu, tāpēc, ka es esmu tur jau kādu laiku neesmu rakstījis, un man vajag pat dot pa sevi manīt, jā, un atgādināt par sevi. Man tas nepatīk. Es rakstu tikai tad, kad es jūtu, ka man ir ko teikt, un līdz ar to varbūt tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc es gribētu, lai mūzika paliek fonā. Kur, ja, un es taisu tos koncertus reti, tāds liels koncerts mēs taisam labākā gadījumā reizi gadā. Un tā kā tā mūzika jau kaut kur ir fonā, jo ja kādreiz mēs uzstājāmies visu laiku, katru nedēļu, tad šobrīd tas ir vienreiz gadā, bet ļoti zīmīgi un īpaši. Tagad, nu, mūzika noteikti paliks fonā, tad kad varbūt tas, nu, tur ģimenes pieaugumi un tā tālāk, jā, tad prioritātes kaut kur mainīsies, bet pagaidām ir tā, kā ir. Vēl kādam, ko prasīt, ceļam rokas? Tev jau tik skaļi balss, ka tu bez tā mikrofona. Es gribu dzirdēt, kā mikrofonā. Pareizi. Atcerējos, tur ir man ieslēgts, jā. Yes. Halo, man. Un aiziet reps. Tu biji grūtais vērts, es tur jau biju atkāpjos uz sāklu. Cik gadu vecumā sāk mēs nost tos svaru. Ja tu biji smagais vērts. Jā, nu labi, ar šo man nekad nav bijusi problēma. ar svaru, jā, tā ir bijusi man problēma, ka es nekad neesmu dabūjis svaru klāt. Es esmu visu mūžu cīnījies, lai man pienāktu svars. Nu, tas, lai mēs to joku paturpinam un arī pie viņa pievēršamies, tad jā, es esmu visu laiku cīnījies par to, ka pārdzīvojis par to, ka man ir, ka es esmu tāda caurbire un kā lai dabūtu klāt to svaru. Nu, tas tā. Ja mēs par svaru pieķerāmies, jā. Okay. Man tāds varbūt neērts jautājums. Saprotu, tēvs ir, ne? Ir. Nu, ir, jā. Nav kopā. Daudz par mammu runā. Jā. Kur ir tavs tētis? Mans tētis, paldies Dievam, dzīvs un nosacīt vesels, nedaudz sev pabojājis, bet tēvam bija problēmas ar alkoholu ilgus gadus. Man liekas, ka 20 gadus viņš dzēra, un viņi jau tādā agrā jaunībā jau izšķīrās ar manu mammu. Man liekas, ka gadu pēc tā, kad es piedzimu. Un tad tas ar tēvu tas attiecības bijušas ļoti tādas nu, attālināts, varētu teikt tā. Viņš nav bijis man blakām. Līdz ar ko uz doto brīdi viss kārtībā, mēs tēvu tiekamies un mums ir labas attiecības, bet tā viņš nav tā, ka mani audzinājis. Līdz ar ko tēvs man ir vairāk kā tāds tagad čoms nekā tēvs. Jā. Tā kā mammai mani audzināt pienācās vienai pašai, tāpēc arī varbūt tās tik daudz tās grūtības kaut kādā ziņā bija. Nu,
ja mēs runājam par smago un grūto un problemātisko bērnu. Jo, ja būtu tēvs, skaidrs, ka viss būtu citādāk. Nu, bet varbūt tās kāds pēriens nenāk par ļaunu. Nu, tagad jau tā nedrīkst. Bet, nu jā, tagad tā. Ne, zin kā, par to tēvu runājot, man jau liekas, kad ir, kad tev ir jārespektē tēvs un tepat laikā jābaidās kaut kur no viņa. Nu, es tā to redzu. Un tavai ģimenei, tavam tēvam jābūt ir autoritātei tev. Ja? Un tepat laikā tev viņš ir jāciena un nedaudz no viņa jābīstās. Ja? Bet tā kā man tā nebija, tad man nebija ne no kā baidīties. Ne tur tajā laikā, ko respektēt vajag. Ja? Tad tagad es varu pateikt, ka es respektēju cienu mammu par visu, kas ir bijis. No tālāk. Jā, tēvs tev atvainojās par savām izdarībām? Tēvs neatvainojās. Tēvu, zin kā, viņš, laikam, man mamma vienmēr mācījusi, viņa saka, iemācies piedot un būs vieglāk. Tāpēc ir daudz lietas, ko es esmu cilvēkiem piedevis un dzīvojis mierīgi tālāk. Necenšoties atriepties, nepaliekot tāds ļaunatminīgs. Un tagad, vienkārši mēs varbūt tās necelājam tās tēmas, kaut kādas bērnības, jaunības, ja, jo viņas ir smagas vienkārši. Tieši tāpat arī man mamma ir teikusi, viņa saka, varbūt tās tu gribi paklausīties tā kā man dzīves stāstu, ja, kā mani gājas, un tad es viņai teicu, piedod, nē. Es esmu ļoti emocionāls cilvēks, un man būs grūti to visu izlēst caur sevi. Ja var, tad nestāst, es zinu daudz ko, lai ir kā ir. Un jā, ja mēs mākam piedot, tad mums visiem būs vieglāk tagad un arī turpmāk. Vēl kāds? Nav. Viktoram ir. Viņš mums aktīvāk ir. Tu arī repo? Viņš grib. Tev jāpamēģina, jo redzi, tuitā starp citu, mēs gribam Kārlītim, kas norepoja to Who Wanna Fly mežparkā. Šītais ir Kārlītis. Tas jau ir lielais Kārlīts. Kārlītim uzrakstīt kādu dziesmu, lai viņš ierepo. Un cik Kārlītim gadi, es pat nezinu, būs 2. klasa. Cik ir gadu 2. klasē? 8-9. Jā, kāda 8-9. Tā kā Kārlīts repos, un es domāju, ka tas ir baigi forši. Cik tev gadu? Man ir 10. Nu, redz, es vienā apmēram vecumā Kārli varētu repot un sacensties. Tavs jautājums? Jā. Kad tev būs kāds koncerts Siguldā? Siguldā. Man liekas, ka pēdējo reizi Siguldā kaut kad senāk bija bobslēja trasē, ja? Ka bija kaut kāds sacensības. Patiesībā mēs jau iepriekš šo jautājumu pacēlām, kad mēs vēlējāmies uztaisīt Siguldā mēsas koncertu Pilsdrupās vairākas reizes. Mēs paši pat uzrunājām, kas nav tipiski mums, mēs paši nekad nevienu neuzrunājam, nejautājam pēc koncertiem, tad tā laikam Sigulda bija vienīgās tās reizes, kad mēs paši tādu savu iniciatīvu izrādījām, lai uztaisītu šeit koncertu. Mēs runājam ar to meiteni vai sievieti, kas atbildēja par to. Uz to brīdi, es nezinu, vai tagad ir nomainījusies vai ne, bet uz to brīdi, kas atbildēja par tām pilsdrupām, un tad mums 2 gadus vai cik pēc kārtas teica, jā, ok, super, mēs jums atzvanīsim. Un protams, neviens neko neatzvanīja, un tad skaidrs tas, ka laikam Sigulda nebija pelnījusi. Ja? Bet gan jau kaut kad būs. Es labprāt tajās pilsdrupās kādreiz, jo man liekas, ka citas tādas lielākas vietas nav, jā. Nē. Jā, tā kā gaidām, kad viņi atzvanīs. Man tagad laikam uz doto brīdi grūti tā atcerēties, kas par tādām lielām izgāšanām bija bijušas. Jā,
Nav, es nevarēšu, laikam, tagad tā uzreiz atbildēt. Tā izgāšanās, jā, kad es varbūt tās nepievērsu tādu nozīmīgu uzmanību sākotnēji varbūt tās mācībām. Tad tā ir tāda izgāšanās, kad man pēc tam tas viss nākās grūtāk. Bet, nu, kā ir tā, tagad es mācos, tagad es RTU, viss ir labi, bija grūti. Es domāju, ka bez mūzikas, nezinu, turpmākos 10, 20 gados tev vēl var būt kaut kāds virziens, un ka mūzika varētu atkāpties tagad fonā. Nu, es nodarbojos arī ar uzņēmējdarbību. Man ir restorāns, tāda pizzerija Osolo Mio Rīgā. Tā kā tur ir arī ko darīt. Bet mūzika, lai paliktu man fonā, es domāju, ka varētu. Es, protams, ka gribētu, lai mūzika paliek fonā, jo man nepatīk no sevis kaut ko spiest laukā. Nu, darīt, lai tikai būtu. Jo man pienākās to izdarīt. Man vajag tur jaunu dziesmu, tāpēc, ka es esmu tur jau kādu laiku neesmu rakstījis, un man vajag pat dot par sevi manīt, jā, un atgādināt par sevi. Man tas nepatīk. Es rakstu tikai tad, kad es jūtu, ka man ir ko teikt, un līdz ar to varbūt tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc es gribētu, lai mūzika paliek fonā. Kur, jā, un es taisu tos koncertus reti, tāds liels koncerts mēs taisam labākā gadījumā reizi gadā. Un tā kā tā mūzika jau kaut kur ir fonā, jo ja kādreiz mēs uzstājāmies visu laiku, katru nedēļu, tad šobrīd tas ir vienreiz gadā, bet ļoti zīmīgi un īpaši. Tagad, nu, mūzika noteikti paliks fonā, tad, kad varbūt tas, nu, tur ģimenes pieaugumi un tā tālāk, jā, tad prioritātes kaut kur mainīsies, bet pagaidām ir tā, kā ir. Vēl kādam, ko prasīt, ceļam rokas? Tev jau tik skaļi balss, ka tu bez tā mikrofona. Būs kaut kas pikants, jā. Skriet dzirdēt kā mikrofonās. Pareizi. Labi, atcerējos, tur ir man ieslēgts, jā. Yes. Jā. Halo, jā. Man aiziet rēt. Tu biji grūtais bērns, es tur jau bišķi atkāpjos uz sākumu. Cik gadu vecumā sāka mest nost to svaru, ja tu biji smagais bērns? Jā, nu labi, ar šo. Es esmu visu mūžu cīnījies, lai man pienāktu svars. Nu, tas, lai mēs to joku paturpinam un arī pie viņa pievēršamies, tad jā, es esmu visu laiku cīnījies par to, ka pārdzīvojis par to, ka man ir, ka es esmu tāds caurbira un kā lai devu klāt to svaru. Tad tas tā. Jā, mēs pa svaru pieķerāmies. Okay. Man tāds varbūt neērts jautājums. Es saprotu, to tēvs ir, ne? Ir. Nu, ir, jā. Nav tu daudz pa māmu runā. Jā. Kur ir tavs tētis? Mans tētis, paldies Dievam, dzīvs un nosacīt vesels, nedaudz sev pabojājis, bet tēvam bija problēmas ar alkoholu ilgus gadus. Man liekas, ka 20 gadus viņš dzēra. Un viņi jau tādā agrā jaunībā jau izšķīrās ar manu mammu. Man liekas, ka gadu pēc tā, kad es piedzimu. Un tad tas ar tēvu tas attiecības bijušas ļoti tādas nu, attālināts, varētu teikt tā. Viņš nav bijis man blakām. Līdz ar ko uz doto brīdi viss kārtībā, mēs tēvu tiekamies un mums ir labas attiecības, bet tā viņš nav tā, ka mani audzinājis. Līdz ar ko tēvs man ir vairāk kā tāds tagad čoms nekā tēvs. Jā. Tā kā mammai mani audzināt pienācās vienai pašai, tāpēc arī varbūt tās tik daudz tās grūtības kaut kādā ziņā bija. Nu, ja mēs runājam par smago un grūto un problemātisko bērnu. Jo, ja būtu tēvs, skaidrs, ka viss būtu citādāk. Nu, bet varbūt tās kāds pēriens nenāk par ļaunu. Nu, tagad jau tā nedrīkst. Bet, nu jā, tā kā tā.
Zini kā, par to tēvu runājot, man jau liekas, ka tev ir jārespektē tēvs, un tepat laikā jābaidās kaut kur no viņa. Nu, es tā to redzu. Un tavai ģimenei, tavam tēvam jābūt ir autoritātei tev. Ja? Un tepat laikā tev viņš ir jāciena un nedaudz no viņa jābīstās. Ja? Bet tā kā man tā nebija, tad man nebija ne no kā baidīties. Ne tur tajā laikā, ko respektēt vajag. Ja? Tad tagad es varu pateikt, ka es respektēju cienu mammu par visu, kas ir bijis. Tālāk. Tēvs tev atvainojos par savām izdarībām? Tēvs neatvainojās. Zin kā, viņš, laikam, man mamma vienmēr mācījusi, viņa saka, iemācies piedot, un būs vieglāk, tāpēc ir daudz lietas, ko es esmu cilvēkiem piedevis un dzīvojis mierīgi tālāk. Necenšoties atriepties, nepaliekot tās ļaunatvinīgs. Un tagad, vienkārši mēs varbūt tās necelājam tās tēmas, kaut kādas bērnības, jaunības, ja? Jo viņas ir smagas vienkārši. Tieši tāpat arī man mamma ir teikusi, viņa saka, varbūt tās tu gribi paklausīties tā kā man dzīves stāstu, tur, ja? Kā man ir gājis, un tad es viņai teicu, piedod, nē. Es esmu ļoti emocionāls cilvēks, un man būs grūti to visu izlaist caur sevi. Ja var, tad nestāst, es zinu daudz ko, lai ir kā ir. Un jā, ja mēs mākam piedot, tad mums visiem būs vieglāk tagad un arī turpmāk. Vēl kāds? Laikam nav. Viktoram ir. Viņš būs aktīvāk. Tu arī repo? Viņš gribētu. Tev jāpamēģina, jo redzi, tu itā starp citu, mēs gribam Kārlītim, kas norepoja to Who Wanna Fly mežparkā. Šītais ir Kārlītis. Tas jau ir lielais Kārlīts. Kārlītim uzrakstīt kādu dziesmu, lai viņš ierepo. Cik Kārlītim gadi, es pat nezinu. 2. klasa, cik ir gadu 2. klasa? 8-9. Jā, kāda 8-9. Tā kā Kārlīts repos, un es domāju, ka tas ir baigi forši. Cik tev gadu? Man ir 10. Uzreiz. Jūs vienā apmēram vecumā Kārli varētu repot un sacensties. Tavs jautājums? Jā. Kad tev būs kāds koncerts Siguldā? Siguldā. Man liekas, ka pēdējo reizi Siguldā un kaut kad senāk bija bobslēja trasē, ja? Ka bija kaut kāds sacensības. Patiesībā mēs jau iepriekš šo jautājumu pacēlām, kad mēs vēlējāmies uztaisīt Siguldā mesas koncertu Pilsdrupās vairākas reizes. Mēs paši pat uzrunājām, kas nav tipiski mums, mēs paši nekad nevienu neuzrunājam, nejautājam pēc koncertiem. Tad tā laikam Sigulda bija vienīgās tās reizes, kad mēs paši tādu savu iniciatīvu izrādījām, lai uztaisītu šeit koncertu. Mēs runājām ar to meiteni vai sievieti, kas atbildēja par to. Uz to brīdi, es nezinu, vai tagad ir nomainījušies vai ne, bet uz to brīdi, kas atbildēja par tām pilsdrupām. Un tad mums 2 gadus vai cik pēc kārtas teica, jā, ok, super, mēs jums atzvanīsim. Un protams, neviens neko neatzvanīja, un tad skaidrs tas, ka laikam Sigulda nebija pelnījusi. Ja? Bet gan jau kaut kad būs. Es labprāt tajās pilsdrupās kādreiz, jo man liekas, ka citas tāds lielāks vietas nav, jā? Nē. Jā, tā kā gaidām, kad viņi atzvanīs. Un mēs nodosim ziņu. Mēs taisīsim. Vēl kāds? Vai tev ir bijusi doma uztaisīt kādu dziesmu ar kādu populāru latviešu reperu vai dziedātāju? Jā, man ir bijusi doma, es cenšos ik pa laikam uztaisīt ar kādu vai populāru vai ne. Es nekad neskatos pēc tā, cik viņš ir populārs. Man nekad nav bijis svarīgi, lai es taisītu ar
dziesmu ar kādus, kas uz to brīdi ir populārs. Tikai tāpēc, ka viņš ir aktuāls, tas mākslinieks, ja, tas dziedātājs. Man tas nekad nav svarīgs, vienmēr izvēlējos tikai tāds, kas man pašam simpatizē, kas man ir bijuši kaut kādi elki, tur kā, tu zini, Jumprautu, Rigo. Veci, jā. Veci jau tie, jā. Nu, lūk, un, bet par jauniem, par reperiem, ir tā, ka es cenšos, man īstenībā daudzi ir kaut kādā ziņā pārmetuši reperi par to, kāpēc es netaisu reperiem dziesmas, kā to darīt jebkurš cits. Ja. Tas mans izskaidrojums tāds, ka es negribu taisīt tikai taisīšanas pēc, jo redz, kur ir repers, es esmu repers, vai taisam dziesmu, un lai mums būtu, ja es saku, kāda jēga no tās dziesmas, man pirmkārt, lai mēs ar to dziesmu kaut ko panāktu, lai ir kaut kāda pievienotā vērtība, un lai tā nebūtu tikai plika dziesma. Un ja es ar to konkrēto reperu mēs to nevaram panākt, tad mēs viņu netaisam. Taisīšanas pēc, lai tā dziesma viņu izlaistu, lai viņi būtu, priekš kā man tur vēl tērēt laiku. Tāpēc man ir, varbūt tās ar tik maz arī reperiem, ja salīdzināt citiem, man ir tik maz sadarbības dziesmas ar reperiem tieši. Bet gan jau kaut kad uztaisīs. Ir vēl interesanti. Tāds. Atstāj to viņš. Paliks. Domā, tu ir tas, kamēr izdomās, ka jau. Bet kas man būs tagad, es taisīšu vienu dziesmu, pārtaisīšu vienu krievu dziesmu, ja, vienas leģendāras krievu grupas, DDT. Viņi man iedeva akceptu, tā grupa ir, tagad nedomāju, kaut kā man pārmest, tā ir viena no retajām grupām, kur ir tā kā pret esošo situāciju Krievijā, pret viņi ir pret sistēmu, ja. Tā kā par to, kas notiek tagad starp Ukrainu un Krieviju, ja. Tā kā tā nav tā grupa, kas atbalsta, ja. Lūk, un tad viņi man atļāva pārtaisīt vienu viņu slavenu dziesmu, tad mēs projektu pārtaisu vienu ļoti supervērtīgu, superīgu dziesmu. Tad es tagad centīšos ieiet pilnībā. Kā tu izlaidīsi savu nākamo dziesmu? Kad? Jā. Bija paredzēts janvārī, bet parasti ir tā, ka man arī šito labels pajautā, izdevniecība pajautā, kad mūs gaidīt, kad mūs gatavoties, kad būs nākamā dziesma, kad mēs varam sākt strādāt pie reklāmas un tā. Tad es parasti pasaku par janvāru, bet es zinu, ka februāra beigas kaut kādas būs noteikti. Kā es minēju, es nestrādāju pēc tādas kaut kādiem, lai to pasaka, termiņiem, jā. Man tad, kad es jūtu, kad man iznāk ārā, tad arī tas ir, diemžēl. Jo man vienkārši tad var iznākt kaut kas, tad nevar iznākt, un plus vēl tas slinkums nolādātais. Vienkārši necieši. Jāgaid, kad ieslēgties darba. Jāgaid. Zin kā, tad, kad viss ir labi, tad slinkums vispār ņem virsroku, un tad darba rūķis ir tādā dziļā miegā. Tad, kad ir kaut kas bišķi grūtāk vai kas, tad protams, darba rūķis. Aha, skaidrs, labi, visi jāsaņemās. Bet, viss būs labi, es sāku. Pēdējā iespēja, kas vēl, uzreiz 3 rokas pacēlis, sāks. Zini, kā tev jāsaka, vienkārši pēdējā iespēja. Vēl stunda. Jā. Ja būtu ļoti populārs repers, to viņi taisītu dziesmu? Ja man viņš liktos, ja viņš man simpatizētu vai kaut kā, ja viņš man patiktu kaut kā tādā, ja mēs skatāmies radoši, tad gan jau, ka jā. Es teikšu, ka jā. Kas nostrādāja izvēlēties savu saimniecisko darbību tieši picērijā? Labi. Manam draugam ir vairāki restorāni Rīgā, un patiesībā viņš man piedāvāja
mesties, teiksim, tā iekšā, ja? Un es pateicu, es atbildēju, ka jā, ok, es gribu pamēģināt. Un es gribu pamēģināt kaut ko citu, jo pa lielam es mācēju un biju zinošs tikai mūzikā. Tad es teicu, jā, es gribu kaut ko pamēģināt citu, kā nekā es arī uzņēmēju darbību studēju, ja? Tad kaut kur tas ir roka rokā iet. Un jā, un tad laikam draugs man kaut kā uz to pavilka, pamēģināt kaut ko nedaudz citā virzienā sevi redzēt. Kāds tavs attiecības ar Mairu Briedi? Šito teicu, pajautāja elefants. Ar Mairu Briedi. Mums nav attiecību ar Mairu Briedi. Mums nav pa ceļam. Mairim ir savi uzskati un laikam savs kaut kāds domu gājiens par dzīvi un par lietām. Tā kā mums ir izbeigušās attiecības, jā, mūsu starpā. Viņam patīk melns, man patīk balts, un tas ir viss. Nu tā, jā, īsumā. Jā. Būs vēl kāds? Nu tad ar tevi pabeigsim šodien. Tev jau 5. jautājums. Varēsiet pēc tam parunāt Ligno. Vai tu gribētu uztaisīt dziesmu ar Fiņķi? Fiņķi zinu. Par Fiņķi es varu tikai to labāko pateikt. Man patiesībā viņš, jau var tā teikt, simpatizē kā mūziķis, ja? Un es viņam novēlu tikai to labāko, jo viņš ir citādāks, kaut kur savādāks. Un tas ir labi, jo tas nozīmē to, ka tev ir kaut kas savs, tāds savs es. Vai es gribētu ar viņu uztaisīt dziesmu? Es pat pieļauju, ka ar viņu mēs varētu kaut ko uztaisīt, jā. Mums vienkārši šobrīd nav sanācis. Zini kā, ir arī bieži tā, ka es ļoti izvērtēju, kas man konkrētā laika posmā, ko es darīšu muzikāli. Kādas man būs tās dziesmas, kuras slēžu ārā un attiecīgi tam vajag atrast īsto laiku un īsto brīdi. Jā, es domāju, ka jā. Labi, teiksim, paldies. Mums tev ir dāvana. Speciāli jau iepazinies aizskatuvē mūsu Siguldas zelta rokas Gins. Uztaisīs tev dāvanu, lai būtu par vizīti atmiņas no RR fonda un no cilvēkiem Siguldā. Tā kā paldies. Paldies. Jā. Cepurē viss. Jā, paldies. Paldies Gintam arī. Tā kā. Lopos, jā.